Šodien esam ieradusies Kurzemē, zemnieku saimniecībā Katlauki. Ar maniem kopā ir Ērika no Rapula. Sveiki visiem! Apskatīsim ziemas rapšu šķirnes, kas ir Linas Agro sortimentā. Jau vairākus gadus Linas Agro piedāvājumā ir šķirne Dominators, kas ir kļuvusi par stabilu zemnieku izvēli. Ērika, lūdzu, paraksturo šķirni un varbūt tev ir kāds stāsts no zemniekiem? Ko Dācis var pastāstīt par jaunu, par tirgus līderi, jo lielie Dominatora sēklu pārdošanas apjomi runā paši par sevi. Tātad ir pieprasījums tirgu, un tirgu vienmēr ir pieprasījums no saimnieku puses tad, ja šķirne sevi ļoti labi parādījusi un pierādījusi. Dominatoram ir gan teicama ziemcietība, gan lieliska augu veselība, ko nodrošina gēns LMLS, kas ir pret fomozi. Jautāja, kādas ir atsauksmes tad par šo hibrīdu no saimnieku puses. Es esmu saņēmusi ļoti pozitīvas atsauksmes no tirgus. Izteikti sausajos gados, kad daudziem hibrīdiem kritās ražības, Dominatoru savu ražu līmeni stabili noturēja virs 3 tonnas no hektāra, tā kā tie ir ļoti labi rādītāji. Vairāk Latvijas laukos parādās sakņu augoņu patogēns, un mēs šogad piedāvāsim šķirni Krotant. Ko tu par viņu vari pastāstīt? Krokants, kurš ir jaunāks par jau zināmo kroms, tātad krokants jau ir jaunāks paaudzes ar pievienoto vērtību, un šeit ir arī rezistence pret dzelteno vīrusu klāt. Un ja mēs salīdzinām ar šo pirmo, kas tirgo ienāca pret sakņu augiem rezistento hibrīdu, kurš tomēr ražu ziņā varbūt drusciņi bija mazāka raža nekā konvencionālajām šķirnēm, tad šī gadījumā mēs jau runājam par to pašu līmeni. Tātad, sējot šo rezistento šķirni, saimnieks ražībā nezaudē, un ir tomēr tā drošība, kad ja ir jāizvēlās lauks, kurā tiešām mēs zinām, ka varētu būt šie sakņu lauguņi, tātad sējam Krokantu, kura ir rezistenta pret šo konkrēto patogēnu. Nekas nav patstāvīgs. Un selekcijā attīstoties, tirgū ienāk jauna šķirne Janoša. Ērika, lūdzu pastāsti par šo šķirni, un vai ir iespējams šo šķirni salīdzināt ar Dominatoru? Tāds ir grūts jautājums, jo patiesībā ir ļoti grūti salīdzināt Audi ar Ferrari. Un tā arī ar Dominatoru un Janošu salīdzinājumu, jo, ja mēs tā atceramies par Dominatoru, tad tas ir spēcīgs iepriekšējās paaudzes pārstāvs. Turpretīm Janošs ir pati jaunākā mūsu selekcija, kā es teicu, Ferrari mūsu tirgū. Janošs ir nedaudz garāks par Dominatoru, ir nedaudz vēlāks. Vēl viena ļoti būtiska atšķirība ir rudens attīstība, kas Janošam ir daudz spēcīgāka, straujāka. Tas nozīmē, ka mēs drīkstēsim viņu sēt vēlāk. Tas ne tikai nozīmē, ka mēs drīkstēsim sēt vēlāk, bet tas nozīmē, ka sējam vēlāk, nekā mēs esam pieraduši to darīt standartā. Nākošais etaps mēs skatāmies, lai nav pārāk sabiezināts sējums. Sējot platākās rindstarpās, lai nebūtu sabiezināts augu skaits, jo, kā mēs šeit redzam, tad sānzari, kas ir izveidojušies vēlāk, pavasarī ir tikpat lieli kā centrālais zinums. Šeit ir ļoti spēcīgi māclīdņi, kas sevī nes aizsardzību pret zelteno vīrusu gēnu ar savu RLMS rezistenci pret fomozi, kas nodrošina vienkārši lielisku stubulāju veselību līdz pat ražas novākšanai. Paldies, Ērika, par tik lielisku šķirnes raksturojumu. Un es ceru, ka jums pēc šī video noskatīšanās būs vēl lielāka pārliecība izvēloties savu ziemas rapšu šķirni. Un tiekamies uz lauka! Tiekamies uz lauka!